Man visu dzīvi pagājusi vairāk vai mazāk ar tehniskām lietām. Sāku ar velosipēdiem braukt, mīties un mopēdiem braukt, un 60 gadu vidū es sāku braukt ar krosu. Un kā 20 gadu atpakaļ es sāku ar motocikliem mēģināt kaut ko savest kārtībā, lai viņš būtu tāds, kāds viņš ir bijis. Šī te vietā, vidē, kur mēs esam, apmēram 20 gadus es te darbojos. Vairāk man ir padomu tehnika, 50, 60 gadi, 70, Un tāpēc mēs esam šeit nonākuši pie šitā te mopēdiņa. Šitas arī būs mums tā laika mopēdiņš, ko mēs tagad jauksim ārā. Mēģināsim viņu savest kārtībā, lai viņš ir vēl smukāks, ne tikai vēl smukāks, vēl labāks kā tagad. Tagad viņš ir tāds apbružāts un nobružāts. Izjauksim un tad mēs viņu skatīsim, kāds būs pēc neilga laika. Es izvēlējos mocīt, tāpēc, ka es vienmēr esmu gribējusi iemācīties pabraukāties, ir sevišķi pa Daugavmalas mežiem, jo mans tētis visu bērnību braukājis tādiem močiem un ir izbraukājis visus iespējamos ceļus. Un arī mans vectēvs, un manam vectēvam kādreiz bija tāds mocījis, bet viņš man nekad neļāva braukt, jo es biju pārāk maza. Un tad bija tā iespēja izvēlēties, atgriezt to veco lietu kādu. Es aizbraukšu uz Daugavmali, un tad pa Daugavmalas centru pirmām kārtām, un pēc tam pa mežiem obligāti. Visi mani daugavmalieši pa manīm cītīgi balsoja un teica jau, tad, ka ja Inēs obligāti jāizvizina, tad tas arī būs jādara obligāti.